un gani bija ap to pašu vietu laukā, un tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: nebīstieties, jo redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs. Un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu, autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno, bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību, jo viņš piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību. Pats taisns būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies, un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi sakustēsies, un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā, kad tas sāk piepildīties. Tad stiprinājieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Tas ir Dieva vārds no Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas, no 8. līdz 14. pantam, no vēstules romiešiem 3. nodaļas, no 22. līdz 26. pantam, un no Lūkas evaņģēlija 21. nodaļas, no 25. līdz 28. pantam.